Lai sāktu darbu ar Kalerm A3 kafijas automātu, izņemam ūdens tvertni, piepildam to ar tīru filtrētu ūdeni un liekam atpakaļ. Tālāk pieberam savas mīļākās kafijas pupiņas un uzliekam virsū vāciņu. Lai pagatavotu piena dzērienus, noņemam piena konteineru, pievienojam vajadzīgo daudzumu piena un liekam atpakaļ. Lai ieslēgtu kafijas automātu, 3 sekundes paturam ieslēgšanas pogu. Pirms dzērienu pagatavošanas varam regulēt arī vairākus mainīgos lielumus, kā kafijas stiprumu, kafijas daudzumu, temperatūru, kā arī piena tilpumu. Lai pagatavotu kafiju no maltās kafijas, paturam pupiņu simbolu, līdziedīgās indikators un pieberam 1 porciju maltās kafijas. Kafijas automāts ir pilnībā gatavs darbam, uz ekrāna izvēlamies attiecīgo dzērienu un gaidam, kad tas tiks pagatavots. Pēc piena dzērienu pagatavošanas noteikti neaizmirstam izskalot arī piena putošanas uzgali. Baudiet lieliskus kafijas dzērienus ar Kalerm kafijas automātiem!